teci, kur tu teci gāji? Lēnām. Rokās! Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Ramtai, ramtai, radiridi, ramtai, ridi, rallala. Vēl aizvien tavā aizmežu zemē sniegi, snieg un snieg. Es tev netieku tuvāk, kupenās soļi stieg. Vai aizvien tavā ziemeļu zemē sniegs tā bez apstājas krīt? Vai es paspēšu pavasari un tevi vēl sagaidīt? Aizvien tavā aizmežu zemē sniegi, snieg un snieg. Es tev netieku tuvāk, kupenās soļi stieg. Vai aizvien tavā ziemeļu zemē sniegs tā bez apstājas krīt? Vai es paspēšu pavasari un tevi vēl sagaidīt? Aizvien es vēl ceru ar slēpēm parīt vai rīt. Tu man putenīt izskriesi pretī sniegā taku dzīt. Vai aizvien tavā ziemeļu zemē sniegs tā bez apstājas krīt? Vai es paspēšu pavasari un tevi vēl sagaidīt? Vēl aizvien tavā aizmežu zemē sniegi, snieg un snieg. Es tev netieku tuvāk, kupenās soļi stieg. Vai aizvien tavā ziemeļu zemē sniegs tā bez apstājas krīt? Vai es paspēšu pavasari un tevi vēl sagaidīt?
apstājas krīt, vai es paspēšu pavasari un tevi vēl sagaidīt. Egils Līsmanis un Kaspars Prauliņš. Labdien! Visi tādi zolīdi. Sākums vēl tikai. Kā salidojums? Labi. Pacēj roku tas, kurš atpazina visus pēc vārdiem. Klases biedrus. 4 biedri. Nu, pusi malači. Labi, labs rezultāts. Zinu, jā, katra salidojuma lielākais stress. Nu kā zolīt paziņot klasē, ka visus neatceros. Tāpēc ir tāds moments, ko mēs parasti daram. Es redzu, vēl dažiem ir nopietnas stress ceļi pirmoreiz mūžā pirmajā rindā. Oskars to noteikti. Tāpēc katreiz salidojumā ir speciāli tāda dienas kārtība, kas ir jāizdara pirmajās 5 minūtēs, lai visi justos ērti, atbrīvoti un, kā teikt, gatavi visam procesam. Labdien, dāmas! Uz 3-4 pie pilnīga klusuma katrs atcerās savu vārdu, iesauku, un es saku 3-4 un skaļi nokliedzam savu vārdu un iepazīsimies, respektīvi. 3-4? Kolosāli. Maigāka noskaņa uzreiz telpā. Arī uzreiz blakus sēdētāji noķēra vibrācijas. Tā tad Ibārs. Tagad nākošais moments, es zinu, tas jau būs jau tuvāk pilnīgai kauna momentam, bet piecelsimies kājās. Pieceļamies visi. Jā, un pa labi, pa kreisi, uz priekšu, uz aizmuguru, šo iesaka visi, tā teikt, sociālai pētnieki. Pagriežamies, pasakam savu vārdu, paspiežam roku, jā. Nevar zināt, ar ko būs jādejo šodien. Ļoti labi, ļoti labi. Var apskauties, ja klients ir, tā teikt, gatavs. Eleganti, te mēs redzam. Tā, lai stūris vīri pieslēdzamies, Jāni. Tā, eleganti. Tie, kas ir iepazinušies, varam arī lēnu gar atsēsties. Vienmēr ir patīkami tas laušanas moments, kad krīt visu gaidības, kā būs, vai mani atcerēsies, vai es atcerēšos, vai mani kādas emocijas. Parasti mēnesi pirms salidojuma visi jau pērk drēbes, gatavojās, iet pie friziera. Dienu pirms pieņem lēmumu, man nekas neizskatās. Esmu slima vai slims, iespējams nebūšu. Un tad ir labi tie cilvēki, kas atnāk īstenībā. Kurš šodien pa godu pasākumam bija pie friziera? Vai vakar? Pārējiem kāds mājinieks grieb? Nē, no Oskaram nav pie friziera, tur ir ļoti labi. Kurš ir nopircis ko sakarīgu mugurā šodienai, ko atrādīt? Vienas un tās pašas dāmas. Ļoti labi. Ideāli Ansis. Jā, žakete pirmo reizi. Kurš? Kas ir, vismaz, tādā skolā, kur es mācos, parasti visi nāk un prasa, vai varbūt kāds ir izšķīries. Tā teikt, saprast, vai būs dejs vai nebūs. Vai meklē, to pēc tam vēlāk. Tā, noskaidrosim, kur sēž pedagogi. Priekšā. Kur sēž absolventi? Priekšā. Arī priekšā. Aicinātie viesi? Arī priekšā. Kurš tā tad ir aizmugurē? Nezināmie. Visi stāvējām pieturā, skatāmies, cilvēki iet, karogs pa priekšu, iesim arī mēs. Tas ir vienmēr ļoti labi. Tā, kas šodien mūs sagaida? Sagaida svinīgā daļa. Sagaida tas, ka vakars būs garš.
Būs muzikāli pārsteigumi, gan pedagoģu izpildījumā, gan absolventu izpildījumā. Būs iespēja arī nedaudz atcerēties dažādas statistikas datus par skolu. Mums ir maza viktorīniņa, un tā teikt ir pāris balvas. Pēc tam, kad šeit viss būs jau beidzies, dosimies apakaļ. Jūs jau redzējāt sporta zālē, dzīvā mūzika, balle. Klasēs šis tas jau ir iekārtojies, sanesti ir galdiņi. Vienīgais, kamēr visi vēl klausās, es nejauši izlasīju skolas devīzi. Un atceros, ka šeit tādi nemieri bijuši pirms kaut kādiem gadiem. Un skolas devīze ļoti sakrīt ar šiem nemīriem. Augt, degt un ilgi mirdzēt. Šovakar devīzi nevajadzētu nekādā ziņā iedzīvināt. Ar rītdienu atkal tas nav paredzams, ja? Tā kā šis straujais kauguriešu, tā teikt, dzīves motīvs tiek apdzisināts šodien. Tā, kas parasti pasākumos ir vajadzīgs, lai būtu ticamības moments? Jā, pilnīgi pareizi. Bet izdarīsim sekojoši. Katrā atgriežoties skolā vajag iedot to sajūtu, ka mēs atkal esam jaunieši. Mēs jau īstenībā galvā visi esam jaunieši, bet izdarīsim vienu foto momentu. Katrs salidojuma moments ir tāds. Katram, kas ir zālē, jātiek pie vienas A4 lapas. Man puiši no pirmās rindas palīdzēs. Aiziesim pa rindām, katrai rindai iedosim mazu kauzīti. Ja var palīdzēt. Ļoti ātri katrs tiek pie vienas lapas, iedodam jā un padodam pa labi, pa kreisi. Nezinu, kurš atbild pa kārtību zālē, bet tas nebūs priecīgs. Bet mēs jau būsim prom. Un ja kāds prasa, sakat, ka pēc tam mums bija vēl viens bankets. Tā. Kurš starp citu paliek pa naktī un nebrauc mājās un balli, tā kā gatavs ir dejot rītīgi pacēja rokas? Atstāja gaisā tās tie, kuriem nav kur palikt pa nakti, bet grib palikt. Ļoti labi. Tātad tādi ir kādi 6, varbūt kādam ir īpašums ar daudz istabām. Skolā var palikt? Ļoti sporta zālē, tieši tā. Tā, man vajag vienu lapu. Super. Kā mēs darīsim? Mēs tagad šīs lapu paņemam, un katras skolas viens no simboliem ir lapa. Tātad, no šīs lapas vajadzētu uzlocīt lidmašīnu. Kā to darīt? No sākuma uz pusēm. Šādi uz pusēm. Jā. Kas interesantākais, ka lielākā problēma atskanēja tieši no pedagoģa puses. Kā to izdarīt? Mēs mācam. Locam, tad ir tā kā zīmolīti uz viducīti, abas pusītes. Šeit ļoti svarīgi, lai trāpa līnijās. Bet tie, kas bija jau uz reģistratūras sākumu, dabūja vīnu, tur var gadīties, ka nesanāk. Jā, perfekti. Tātad šitik tālu ir tās. Pēc tam vēlreiz locam uz iekšu jau ielocītajam. Ja es esmu ātru, tas ir normāli. Paliek ritīgi karsti. Ļoti labi, man patīk gaisota. Tad, kad ir šitik tālu tiks, locam uz ārpusi. Šitā. Jā, un nolocam maliņas. Pagi, ļoti labi, jāiej pa ātru. Tā, ļoti labi, nolocam šādi uz šo pusīti. Jo es atceros kādreiz, kad nebija internets, tā lidmašīna bija viens no visvairāk sarežģītajiem momentiem, ko visi apguva. Līdzīgi šādi, tā vēl nemetam. Es nedomāju, ka būs jāsaka šie vārdi. Labdien, dāmas! Par kavēšanos mēs visus pierakstam.
Ļoti labi. Tie, kas vēl loca, viss normāli, līdz 2 naktī vēl laika. Bet tiem, kam gatavs, sagatavojieties, jo mēs tūlīt priekšā aicināsim skolas direktori. Viņa uzņems uz sevīm šo salidojumu. Fotogrāfs fotografēs. Un atcerieties, mešanas brīdī ir jābūt ļoti izteiksmīgām sejām. Vai visi? Iveta Rābols, skolas direktora, ar aplausiem vēl nemetam. Iveta, kur ir tava līdmašīna? Tev būs jāmet pretīm, jābūt līdzvērtīgi. Iveta, nāc šeit centrā, fotogrāfs ir. Vai visi ir gatavi uz 3-4 būs, jā? 3-4! Labi, ka brilles. Pirmo reizi legāli ir veikts šāds uzdevums, un Iveta ir gatavojis runu, ir gatavojis vienu kopīgu momentu, tā kā nododu skatuvi tavā rīcībā. Man par godu šim svinīgajam mirklim, kad mēs esam tik daudz šeit kopā, es uzaicinu visus kopā nodziedāt mūsu lūgsmu Dievs svētī Latviju. Šodien, tādā skaistā saulainā dienā, 3. maijā, mēs esam salidojuši šeit, Kauguros. Jo turpat pirms 200 gadiem, 1825. gada rudenī, tika atvērta Gaidas sajiešanas namā pirmā skola kauguriešu bērniem, kur ar pastelām kājās, bet zinātkāri nāca uz skolu šeit Gaidas sajieta namā, lai iemācītos rēķināt, lasīt un rakstīt. Un pagāja daži gadi un pienāca 1871. gada ziema.
kad visi skoloties gribētāji pārnāca mācīties uz vietu, kur atrodamies mēs, uz Jāņa Enzelīna Kauguru skolu. Toreiz tā nebija vēl Jāņa Enzelīna Kauguru skola, bet tātad izglītība ir sākusies 1871. gadā šajā vietā. Ir mainījušies gadu simti, ir mainījušies cilvēku politiskās pārliecības, bet skolotājs ar savu sirdi un sirdsbalsi ir palicis nemainīgs, jo viņš ir saglabājis radošumu, entuziasmu, spēju ieinteresēt katru skolēnu un katram dot to labāko caur savu sirdsgudrību. Arī skolas darbinieks ir pamanījis kaut kur skolas puiku un skolas meiteni, tad, kad tas ir visvairāk ir bijis vajadzīgs. Bet jūs, absolventi, šodien esat šeit kopā, lai atcerētos tos gadus, kurus jūs esat pavadījuši šeit Jāņa Enzelīna Kauguru pamatskolā, stāvējuši vai nu skolā, lielajā zālē, vai uz šīs kultūras namu skatuves un saņēmuši pamatizglītības dokumentu. Bet līdz tam bija jānonāk. Bija jānonāk caur zināšanām, caur nobrāstiem ceļiem, caur savu pirmo mīlestību. Bija jānonāk, lai varētu sevi saukt par Jāņa Enzelīna Kauguru pamatskolas absolventu. Lai šis vakars ir iedvesmas pilns, lai tas ir gaišs, lai sejā ir smaids, lai uzdzirkstīja prieks, lai viss izdodas. Man liekas, ka tagad var viss sākties. Direktori ir runājusi. Un starp citu, man liekas, direktori pusgadu cilvēks stresā. Vienmēr tā pirmā runa ir visgrūtākā. Visi vērtē. Ja jūs jūtat, ka direktori vēl 4 dejo, tad viņa bija priecīga, ka viss izdevās. Bet mums ir pāris absolventi, kuri ir piekrituši būt šodien arī šeit uz skatuves. Un Armands Miķelsons. Armand! Armand! Kā parasti telefonā vārdi, ja? Nu ko? Gatavs. Kur piedzimis esmu, tur uzaudzis esmu, kur šūpulī kāris, man tēvs kādreiz bija. Tur kalni un lejas, tur meži un lauki, tur ir manas mājas, tur ir manas sirds. Tur kalni un lejas, tur meži un lauki, tur ir manas mājas, tur ir manas sirds. Un kātes rokās, tur klusējis esmu, kur šūpuļa dziesmā reiz skanēja man. Tur kalni un lejas, tur meži un lauki, tur ir manas mājas, tur ir manas sirds. Tur kalni un lejas, tur meži un lauki, tur ir manas mājas, tur ir manas sirds. Tur
asajām kājām, kur skraidījis esmu, ar mazajām rokām, kur apmīnots viss, tur kalni un lejas, tur meži un lauki, tur ir manas mājas, tur ir manas sirds, tur kalni un lejas, tur meži un lauki, tur ir manas mājas, tur ir manas sirds. Un vēl 200 gadus skolu skolai, izglītībai, auguriem, urā! Paldies! Kopumā. Nē, pat 5 no 5, jo man, piemēram, ja kāds prasītu, ko es varētu izdarīt savas skolas saldojumā, es varētu atnākt. Arī labi. Armands nofilmēs, pēc tam viņš nenormāli naudu nopelnīs pārdodot visus cietos diskus, kur ir kaut kas nofilmēts, kas nekur tālāk nedrīkstētu izplatīties. Es paredzu 15,000 apmēram peļņas. Vismaz. Un nodziedāju viņš tikai tāpēc, lai visi atcerētos viņa sevi. Pie kā griezties. Tagad šis garais ievads ir tāpēc, ka pirmās 2-3 rindas vairs nevar pasmieties, tikai jo viņām jādzied tagad. Satraukums sākās kopējā pedagogu kolektīvā. Viņas ir gatavojušās. Es zinu, ka vismaz 4 dāmas zina vārdus. 4, tā teikt, ritmu. Un tehnoloģiju un dizainu pasniedzējs, kurš ir aiz aizkariem, ir principā nobijies, jo visi teica viņam, tad uz tevīm viss. Ar aplausiem pedagogu koris! Egīla, tad jānāk. 47. Ātri steidzas viņa, rokā zelta pātadziņa. Ilgi šķiet man projām biju,
Es atkal ieraudzīju. Mazā sirmā kumeliņā jāļ pa ceļu pasaciņu. Jau atkal es akmeņu zemenes lasu un ieraugu sevi kā cinīti mazu. Tur sienāži lēkā, tur brūnaļa mauja, tur māte starp ābelēm zāli pļauj, un lielceļš tik plats, un debesis tik augstas, pat burkāns šiet milzis cīkajās plaukstās. Atceries, dzeltenās lapas zem kājām, čukstēja pasaku, to no vismīļākās bilžu grāmatas. Vēlāk uz taciņas sasniga sniegi, pārslām tik baltām un tīrām, kā bērnības sapņi. Atceries? Mana bērnība smaržo pēc maizes, karstu klaipa no cepļa, kad velk. Zirni laukos sarīšas pākstis, mana bērnība izgaršot steidz. Smaržo bērnība liepzied tvanā, balto pipeņu saulīgas vis. Rūdzu druvas un linzied jūra, tā kā pasakā viļņo un mirdz. Tik liela pasaule, tik daudz gribu zināt. Es jautāju un jautāju, kā ceļi atritinās. Kāpēc saka vieglu sirds? Kāpēc ar muti Rīgā? Kāpēc ar darbiem aizkrāsnē? To visu gribu zināt. Tik daudz brīnumu, un tieši mani gaida. Pelēka kā lauku pele atausa diena. Palēkāja un ieleca rudenim klēpī. Ielecām rudenim klēpī ar āboliem pilnām kabatām. Lēkājām, smējāmies, lēkājām līdz piekusām no lēkāšanas. Tad iekritām lapu kaudzē un klausījāmies, kā kastani grib. Tik laimīgi, tik priecīgi. Jūs mums dāvājāt prieku, kā riekstu sauju, lai mēs ņemam un baudam. Cik tajos kodoli īstu, es negrasos pētīt. Jūs taču mums dāvājāt prieku. Tagad pie mums tas paliks un dzīvos. Es pieliecos pie sava galda atviltnes, kur stāv no skolas laikiem kaudzē zīmīts, un pati pirmā, kas rokās nonāca, ar tavu roku aprakstīta zīmīte. Caur cik daudz rokām toreiz tā bija sūtīta, tā paslepas, lai skolotāja nemana, jo skolotājai kolekcijā to jau daudz, no kurām zin tā, kura domu jauc. Čau, bērnība mana, tu paliec, es eju, bet es atpakaļ nākšu, lai uzlūdzu tevi uz saulainu deju. Es gados kā pakālos mācījos klāt, un zinu, kā garumā kājas sāra. Bet sevi joprojām kā bērnībā plapi, un zvaigznes tik augstas, ka ietrīsas skatiens. Gadi, kas deva jums spārnus, kā bezdilīgas aizlidojāt gar logu. Ir grāmatas, pie kurām atgriežoties ar vienu no jaunu, iespējams, ko gūt. Tāpat ar cilvēkiem, tik pazīšanās ilga, pie viņa dvēselēm ļauj tuvāk būt. Tā mēs pārnākam, kā stārķi nāk mājās, atpakaļ to pašu ceļu, pa kuru projām gājām. Mēs atgriežamies, kā stārķi nāk mājās. Ir laikam ritot, mūsu ceļi šķīrušies, klāts salidojums. Nu var atzīties, ka mūsu krūtīs sirdis vēl joprojām strauji sit, un kaut sārmarotā mūsu matus. Skaistākos vārdus, ejot aptaupīt nav vērts.
Visas dziesmas laikā es matemātiski cenšos sarēķināt 47, tas ir tik gadi, cik strādāts. Cik gados jūs sākāt strādāt? Tad sajūta, ka pabeidzu 1. klasi un uzreiz mācīju nākošai 1. klasē. Un kad uz 15 gados jau varēja sākt? Jā, tas lai paliek noslēpums. Es arī vienmēr, kad sūtu savu CV, es saku, tās 2-3 ailītes ir noslēpums, tāpēc... Elegant, paldies! Skolotāji pirmie izdomāja, ka var uz fonogrammas dziedāt. Bet tik sirsnīgs, skaists brīdis. Ko mēs tagad darīsim? Mums ir balviņas, un mums ir atmiņu stāsts caur Viktorīnu par skolu. Kurš ko atcerās? Pareizā atbilde, balva no mūsu sponsora Valmieras piens un pildspalva. Ja, lūdzu, starp citu, ir skolai arī šajā brīdī būtu jāpiemina vairāki tādi kā atbalstītāji, mecenāti, labie cilvēki, kuri palīdz skolniekiem viņu pašizaugsmē, doties gan uz dažādām olimpiādēm, konkursiem un, tā teikt, sevi pilnveidot. Un šādi mums ir Gita Ločmele-Džonsa. Jā, aplausiem. Jānis Cielēns. Jā, nesakā roku šodien. Salvis Rambols. Jā, Salvis arī turpat stūrī. Un Aija Freimane. Aija ļoti gribēja uz izlaidumu, bet jāstrādā ārzemēs. Zalidojumu. Izlaidums būs 6 no rīta. Tagad pagaidām salidojums. Viktorīnā mums ir pāris nepārāk grūti, bet svarīgi jautājumi. Kā notiks punktu skaitīšana? Tas, kurš pirmais kliedz, tas arī, principā, to mēs... Vienlaicīgi, ja vairāk cilvēki pateiks pareizo atbildi, mēs nezinām, kurš bija pirmais. Subjektīvi būs. Tā kā maza tāda plēšanās zālē ir iespējama, bet skolas devīzā atļauj. Uz minēšanu tagad. Kurš skolotājs šobrīd nostrādājis visilgāk kaut kur skolā? Aija! Es dzirdēju, te viena dāma pirmā bija. Aija! Jūs? Jūs ļoti profesionāli arī paņēmāt mana kļūda, bet ļoti labi. Cik pakāpieni ir no 1. stāva līdz 3. pakāpieni? 13 pa maz, 60 pa daudz, 34 pa maz. 40, kurš teica 45? Ļoti labi, arī vēl nav pareizi. Vēl uz augšu. 47. Ir gandrīz nākošais 48. Es ļoti gribēju, lai Čalis uzvar. 48. Tagad ir ļoti grūts jautājums. Skolā ir bijis tāds kā pamatlīdzeklis, un dzīvojis viens dzīvnieks, un ir redzēti vēl citi dzīvnieki nošaut. Un? Kaķis un pels. Jā. Kurš pirmais teica kaķis? Ļoti godīgi 2 rokas. Tā kā valsti vairāk sāk dot uzreiz jau fondu. Jā, kaķis un pēlei bijusi, tagad ir pārvērtības telpās. Kādreizējā guļamistaba tagad ir? Kura klase? 3. dzirdēju, 3. kurš teica? Vīrietis pēdējā rindā, nākat priekšā, visi grib zināt. Lūdzu, starp citu, kāpēc ir svarīgi vinēt Viktorīnā? Jo tad, kad jūs rītdien vai parīt iesiet mājās, jums ir saucamais alibi rokā.
Svinēju Viktorīnā, es nevarēju iet ātrāk mājās. Kas kādreiz bija direktoras kabineta vietā? Tā, nu tādā ziņā sakrīt, bet nē. Aivar? Zaļais stūrīts, nē, jūsu variants. Kāda? Brīvklase. Nu, man ir rakstīts, ka tur ir notikušas tādas kā mazu bērnu, nu tāda kā istaba, kur rotaļus. Rotaļu istaba. Nu, bet nav precizēts, kurā vecuma grupā. Labi, tā, mēs dosim, visticamāk dosim, kuram bija vistuvāk. Tā, es paņemšu. Tā, rotaļu istaba, kuram mēs iedosim. Mēs šajā pusē sen nebijām iedevuši kādam, kurš teica variantus. Jā, pareizi, jā. Ļoti labi. Tā, nākošais jautājums, mums vairs nav daudz. Cik direktori ir bijuši skolai? 7 pa 3, 9 pa daudz, 8 pareizi, visi pateica. Bet es iedošu Ansim, jo es negaidīju, ka viņš piedalīsies. Viņš teica 9, es saprotu, ka viņš tēmē uz vēlēšanām. Nākoši. Viņš arī spēlēs balli, tas ir nakts... ne, šampis vēl nē. Tā. Cik reizes dienā zvana skolas zvans? Pēter, mēs koncentrējies. Ir 3 mikrofoni, Pēter, nāc lēnām. Uzliec no galvu, atšauj matus. 1, 2, ir. Man trūkst. Tev kaut kas trūkst, nauda visiem trūkst. Iecentrēsim, lai bildēs labi. Pēters pārģērbjās. Ar aplausiem un ovācijām! Ja jūs zinātu, cik man ir īstenībā mīkstas kājas jums visiem dziedāt. Tas ir tā, es pabeidzu skolu, tad tu aizēji kaut ko mācies tālāk, tad tu kaut ko dari, kaut ko strādā. Un tad pienāk brīdis, kad tev ir jādzied jums visiem priekšā, un tu saproti, ka tev baigi vērties, kas man no viņi ir izaudzis. Nu tā diezgan sarežģīts pasākums tas ir, un es ļoti ilgi domāju, no visu savus dziesmu vācēles, no visu tā, ko es zinu, kas būtu atbilstoši šim pasākumam. Es teikšu godīgi, es joprojām neesmu izdomājis, un es vienkārši neko.
zariem, kur virši ziem, vējš vienmēr veco šūpuļ dziesmu dzied. Kad lidlaukā tu smaidot nāksi pretī, tev rokās ziedēs 10 vasaras. Tad grūti atšķirt būs, kas mirdzēs spožā, vai tā rasa ziedos būs vai asaras. Tā mēs roku rokā staigāsim pa ielām, mums kā ēnas gadu simti līdzi skries. Kamēr saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Kā rietum vēji, kas krastā pūš, aizkāpām aizķēries mans mūžs. Zem priežu zariem, kur virši ziem, vējš vienmēr veco šūpuļ dziesmu dzied. Zem priežu zariem, kur virši ziem, vējš vienmēr veco šūpuļ dziesmu dzied. Paldies! Petra, vēl vienu, vajag. Tad lopta tāpinās vai kaut ko sakarīgu. Starp citu mīlas vai ātro, kādu jūs gribat? Ak, Dievs! Ātrs es nemāku. Šai rītas būs galīgi nepareizs. Reiz kaut kur pieliek mājas, nevarbūt atzināt pilsētā. Kaut kas tā kā notika, vai man tā kā filmā pasaulē. Vairāk nekā neatceros. Galaklī vēl viens pants, mīli, šis ir interesants, tā es kļuvu muzikants. Kādam tā var gadīties, kādam tā var gadīties, Tā lai tagad dzīvoju, tā lai tagad varu pagāt sev. Ja dziesmašīm nepatīk tev, tālāk lai ir vēl viens pants, mirklis šis ir interesants, tā es kļuvu muzikants. Nekā nav, vienmēr un jā. Vienīgi sirds, vārdi un balss, dziesmaini mans, pasaules gals, pasaules gals, pasaules gals, pasaules Visas krūmjas nedrīkst izšaut. Vakarā Petra teica, tātad kurā kabinetā būs raudamā istaba. Tātad nerealizēto attiecības... Raudamā man patīk. Jā. Dziedāsim par nerealizētiem skolas sapņiem. Pēters ciet, pārējie raud.
Nerādieties tikai acīs Ancim, kuram jāspēlē balli, ja neviens nav, viņš zina, ka visi pie Pētera. Man viņi iet pie tā Pētera, es varu arī nedziedāt. Vārds sveicējiem! Pilnīgs klusums, visi baidās, ka katru var izsaukt. Nē, ir savāds. Mums ir viesi no Trikātas pamatskolas Inga Boškina. Inga, zinu, ka nebija plānots, bet jākāp uz skatuves. Es palīdzēšu paturēt. Sveicot Kauguru pamatskolu, es gribētu Ivetei jautāt, cik jums skolās skolēni? 114. Nu, tagad būs 115, jo mēs jums dāvinām jaunu skolēnu, kuru sauc Fikus Kaugurs. Un viņam nāk līdzi personas lieta. Viņš ir dzimis Nīderlandē, zem siltumnīcas lampas. Viņam pilsonība bija Zēlapains, dzīves vieta tagad būs Kauguru skoliņa. Vecums apmēram 3 lapas un 3 cinumi. Augums 90 cm ar cerību kļūt par koku. Svars tik, cik podam jāiztur. Viņam ir arī aizraušanās, fotosintēze, klausīties skolēnu čalas, klusēšanas stundu laikā. Īpašās prasmes nežēloties par dzīvi, izdzīvot aizmirstā klasē brīvlaikā, vienmēr izskatīties svaigi, būt par klašu talismanu. Viņa mīļākais gada laiks ir pavasaris, kad laista biežāk. Un vēl cik dīvaini neliktos, arī šim kokam ir ienaidnieki, pārlaistīšana un garlaicīgi klases darbi. No sirds sveicam Kauguru skoliņa jubilejā, un izrādās arī šī skoliņa ir man mīļa, jo šeit mācījās mana mamma, tantes, vecmāmiņa un visi visrādi. Un arī sveiciens no manas 90-gadīgās tantes Ilgas Brīkšas. Paldies! Artūrs Krastīčs. Jā, Aldais valsts. Artūr. Šis nav koks. Bet īstenībā šī ir Valmieras valsts ģimnāzijas mīlestība attiecībā uz Valmieru, uz Kauguru pamatskolu. Jūs tie, kas nāk pie mums mācīties, vienmēr ir lieli malači. Kas atnāk, tie ir malači. Par tiem milzīgs paldies. Bet vēl īsumā es skatos, ka Encelīna Kauguru pamatskola, tā kā tas būtu ar latviešu valodu, ja es nemaldos, tiek saistīts. Un tad es skatos, ka tās raķetes pagājis lietu. Un tad man šķiet, ka Friedrichs Sanders tur kaut ko sadzirdējis savā RTU un kosmiskajā centrā. Tā kā īstenībā viss absolvents mīļas veids, kas tur kopā sanākuši, atveduši laiku, satikt viens otru. Un tad, kad es kādu satieku, tad es tā skatos un domāju, tad es saku tā mīlīši, sakiet, kā jūs sauc, un kas jūs esat. Un tad viss ir kārtībā. Tā kā lai visiem labs vakars un lai veicās! Bija skolotājs audzēkņu atmiņās dažādi stāsti par kādu Artūru mašīnu. Uzraksts pārdots esot bijis. Bet nu es neatceru, es tikai tā iemetu tāds. Artūrs saka, mainam tēmu. Tā, es redzu pirmajā rindā vēl sēž Jānis. Tu neesi sarakstā, bet es varu iekļaut. Tā, Jānis Olmans un arī skaisti ziedi. Lai
Labdien, kaugurieši! Es pārstāvu Valmieras novada pašvaldību, Jānis Olmans. Man šodien liels prieks būt kopā ar jums šajās svētkos, jo es pats nāku dzimis audzis un skolojies Kocēnos. Un cik es atceros, ka Kocēni ar Kauguriem vienmēr savā starpā ir gan konkurējuši, gan draudzējušies, un vienmēr viss ir bijis jautri. Es skatos, ka šeit jau arī uzņem jautrību pasākums, un tāpēc es garu un dikti nerunāšu, un gribu pateikt to, ka Kauguru skola ir ar savām vērtībām, ar savu vēsturi, ar jaunām vērtībām, kas mums ir parādījušās pēdējā laikā, un tas liek domāt un saprast to, ka skola turpināsies, attīstīsies, būs vēl krāšņāk. Un, kad tērātos man atvainu, kad es iedomājos Kauguru skolu, es redzu Ivetas bildi. Jo man vienmēr ir tā, kad ir runāja par skolām, tad es ieraugu direktoru sevi, un Iveta joprojām nemainīgi, tu esi man atbildē. Pēc manas saraksta vēl ir Mairita Stepa. Mairita, lūdzu, skatu vietā. Iztiksim vairs mikrofonu šodien, ja? Cienījamie kolēģi kaugurieši, bijušie, pašreizējie, cienījamie godājumie audzēkņi, kas mēs te esam bijuši, absolventi visi esam bijuši. Šodien ļoti liels svētki. Latvijā maz ir tādu gada dienu, kurus var apzīmēt ar 200. Kauguru pusē tādi ir. Un mēs esam lepni. Un vispār kaugurieši var ļoti lepni būt kā nekā labākā pirmā izglītība Latvijas pusē. Un tas jau ir. Varam lepoties ar to. Ja paskatāmies skolas gājienu kronoloģiski, ir ļoti daudz labu notikumu šajā skolā bijis. Un tas ir pateicoties šeit strādājušiem cilvēkiem, skolotājiem, kauguriešiem, kas ir palīdzējuši šeit. Dižani cilvēki šeit ir bijuši Kauguru pusē. Mēs lepojamies ar viņiem, nopietni lepojamies. Ko vēlēt skolai šobrīd? Tātad, cienījamie pedagogi, lai jūsu mācītie, audzinātie skolēni sasniegtu visaugstākās kalnu virsotnes izglītības jomā. Kļūtu par mūsu laikmetā, teiksim tā, sabiedrības progresīvākajiem veidotājiem, kur vārds varētu skanēt arī visā pasaulē. Lai jūsu darbā skola ir vienmēr daudz radoša, nozīmīga, prieka, paliekoša, par kuru var runāt arī nākošās paudzes. Kaugurieši, saglabājiet, sargājiet tīru, saprotamu, skaidru latviešu valodu, kā to veidoja mūsu novadnieks Jānis Enzelins. Vārds sveicējiem, ja vēl ir. Ja nav, tad mums ir zālē viena ir. Es arī uzreiz nebūtu nācis. Teikt, lai ir jaunākus skatus, jo katrs saldojuma un svinīga pasākuma nozīme ir visi grib redzēt, kurš jāatnācis. Sveiki! Sveiki! 1999. gada izlaidums. Nerunāšu gari, varam izplūst, un ir cilvēki, kuriem patīk runāt gari. Es tā tieši un vienkārši novēlu to, lai skolai ļoti daudz skolnieku, lai jūs nekad neskar izglītības reformas, un lai ļoti daudz gudru, zinošu un mākošu skolotāju. Kāda tie bija mūsu skolā. Paldies!
Daudz labu vārdu. Paldies. Nu, nevilksim garumā. Zālē ir viena ļoti nobijusies dāma. Viņa pirms stundas pusotra. Es vairs nodziedināšu, bet tagad es redzu Ingas Rasas acīs. Jā. Apstāvēt Inga. Mazu izmisumu, jau sāk. Es paņemšu kaut ko. Speciāli iezīmēts mikrofons. Paldies. Jautāsiet, kāpēc Inga sēdēja uz krēsla? Tas esot krēsls, uz kuras sēdējis Kārlis Kazāks. Labi dziedoties. Artur pierakstīju šogad arī būs uz otru skolu. Laiks ir tāda lieta, ka tā mūs
dažreiz nesaudzē, tā nesaudzē mūsu līdzcilvēkus, un viņi aiziet. Un šobrīd es gribētu aicināt visus godināt ar klusumu brīdi tos pedagogus, darbiniekus un arī absolventus, kuri šodien noraugās uz mums no mākoņa maliņas. Paldies! Jau no pasākuma sākuma daži pamanīja, ka uz galdiņa ir 3 šampānieši. Startā jau. Šampānieši vēl netika nekur izspēlēti, bet viņiem jāreiz pie sienas ir ierodas, viņam ir jāizšķir lugā. Šampānieši saņems, un jābūt tikai vienam izcilam parametram, lai saņemtu šo šampānieti, ir jāsēž uz krēslu, pie kurī piesiet šāds lentītes. Paskatāmies visi, kuram pie krēsla ir īpašā zīme. Āriku es redzu, viena roka jau ir. Jā, tiem, kam ir jānāk priekšā, šādiem ir jābūt 3 absolventiem, 1 kungs, šeit 1 dāma. Un re, kur vēl 1 dāma. Jānāk, jā, lai pārējiem skauži jānāk priekšā. Artūrs! Artūrs! Sanika! Un? Labvakar! Vairāk! Vajag bildi pie viņai. Tā ir smaļā! Un katram vēl pildspalvu, lai var pierakstīt, kuri nāca jums prasīt iedžāku. Jā. Vēl tikai 2 informatīvas lietas. Mums šodien skolā zālē, spoguļu zālē, tur, kur mēs reģistrējāmies, būs arī fotostūris. Dodoties apakaļ no svinīgās daļas uz skolu, pie skolas, izveidosim kopbildi. Kopbildē, kas ir pats svarīgākais, pirmā rinda un frizūras pārējās rindās. Tāpēc svarīgi dodoties apakaļ, paškritiski, kā teikt, ar rokām visu atkal izveidot tā, lai ir smuki. Fotogrāfs būs 3. stāvā. 2. labs leņķis. Stāvēsim tātad taciņas galā, uztaisīsim kopbildi. Vēl šovakar, kā visās lielajos saldojumos, būs 2 dzīvās grupas. Vienajā dzīvajā grupā ir 1 cilvēks, Sandris Dubovs. Jā. Apmēram ap 9 pāri. Viņš ir cilvēks aizņemts, viņš tagad Madonā koncertē, un pat taisno no tās skatos būs šeit. Un pēc tam grupa ar 2 reiz vairāk dalībniekiem. 2. Glēži. 3. Sintezators nav cilvēks, tā ir kodu mašīna. So 3. Budžets šogad ir labi. Jā, fotostūris tātad. Un atceramies vēlreiz, klasēs noteikti visi satiekamies, kārtīgi samīļojamies, apēdam visu, kas paņemts līdz, lai nav tā sajūta rītdien, ka pa maz ir izrunāts. Precīzi. Pats svarīgākais ir podkāsti. Un es domāju, mums noteikti vēlreiz vajadzētu pateikt paldies. Es aizmirsu iedot, respektīvi dāvanas. Aicinam priekšā Jānis Cielēns, Saulis Rambals un Gita Ločmēla Džonsa. Jānāk priekšā un tie cilvēki, kas palīdz jaunatnei izaugsmes momentos.
Cik es zinu, ja Jānis sāk dziedāt, tad pasākums ir stipri tuvu beigām. Bilde ir? Ir. Gita! Pēc Gitas acīm spriežot, tā nav tā dziesma, ko dzied publiski. Vienmēr sakot, lūgums visiem neaizbēgt, dodamies kopīgā, jautrā, draudzīgā bariņā apakaļ uz skolu, uz Kobildi un izbaudiet šo vakaru, lai rīt būtu tiešām labas atmiņas un lai sociālos varētu redzēt, kas šodien notika, jābūt ir bildēm Instagramā, Facebookā, TikTokā. Lai jauks vakars! Viesi un pedagogi esošie un tie, kas atnāks ciemos, bankets ētnīcā. Dežūra ētnīcā, teiksim tā. Jānāk noteikti, kā visi aicināt. Visi pārējie tiekamies pie skolas! Thank you.